Labdien visiem! Labdien! Priecājos redzēt. Esam vienā ģimenē, ja? Esam vienā ģimenē. Prieks bija redzēt, satikt cilvēkus aizvakar, ja? Aizvakar es biju iebraucis Liepājā, aizgāju nopeldēties, baigi forši bija. Ļoti atspirdzinošs ūdens. Arī iesaku, ja kādam karsts ir palicis. Un tad mums bija jauka sadraudzība pie Mārtiņa mājās, un kāda no jums nebija tur. Ne? Bet kāda no jums bija tur. Un tad mēs tur, manuprāt, ļoti labu laiku pavadījām kopā. Ēdām ļoti garšīgi bija, starp citu. Tā kā tiešām jūs esat brīnišķīgi. Un tā sadraudzība un visa tā atmosfēra man likās tāda baigi foršā. Es aizbraucu uz Kuldīgu, pirmajā brīdī tā, labi, ir ar ko salīdzināt. Tev bija baigi forši, tur tā, jāsāk kā pāri. Iet tagad pie cilvēkiem, kāds vēl man tur tā stiprina, viņš saka, mācītājiem taču jānāk ir klāt un jādod roku. Labi, ieši došu roku katram. Un tā es gāju tur un gāju pie tiem cilvēkiem, kurus nekad neesmu redzējis, piedu roku, runājos. Un tā es pamazām sāku iepazīt cilvēkus. Tā kā nedaudz sāku iepazīt arī jūs. Un saprotu, ka uzticība ir jāiemanto, tāpēc es tā nekur nesteidzos. Un koki jau lēnam, bet ja viņi aug lēnam, viņi aug gruntīgi, stipri. Es tā vairāk tā kā uz ozolu tēmēju. Tā kā man gribētos, kad no tām attiecībām tiešām varētu nākotnē izveidoties labas, stipras attiecības un ka mēs varētu kopā kalpot tam kungam. Kā tas viss būs, to mēs vēlāk uzzināsim, vai atskatoties atpakaļ, kā tas viss ir bijis, bet, uz šobrīd es tā domāju, mēs visi skatāmies cerībā, tā uz priekšu. Kā tas būs? Ogrei arī tas tāds liels izaicinājums ir, piemēram, arī veciem cilvēkiem, kaut vai, piemēram, šodien 10 cilvēki nav draudzē, tad mēs esam kaut kur prom, kaut kur braucam, un draudzes to ļoti izjūt, un brauc kādi citi. Un uzreiz cilvēkiem iezogās tādas domas par, kaut kā viss sveši sāk palikt, jo jauni cilvēki brauc iekšā, kādi brauc, tā. Jebkuras pārmaiņas ir tādas izaicinošas un kas saka, tur ir savu plusu, savu mīnus, tā kā, bet es ceru, ka būs labi. Tā kā, tā. Pats es nāku no nekristīgas ģimenes. Esmu bijis ļoti liels kuļigāns, bet es ar to nelapojos. Man žēl, ka tas tā ir bijis. Es tiku adoptēts, jo man vecāki tur ir savs stāsts. Bet man adoptēja kādi vecāku gājumu cilvēki, kur arī bija pazaudējuši savu bērnu, cik tas man ir zināms. Viņi bija paņēmuši mani, un tā viņi audzināja. Kaut kā man tas ceļš aizgāja uz noziedzību, huligānismu, bet Dievs kaut kā žēloja, Dievs sargāja, līdz cietumam netika, bet tiesāts bija. Pa miliciju izdzīvojos diezgan 3 gadi, dienā gandrīz vai. Bet tālāk man ceļu veda uz Padomu armiju, tur arī Dievs žēloja, un tur bija tāds diezgan labs laiks, tie 2 gadi. Es dienēju Čeļabinskas apgabalā. Bija armijas policijā, nebija sarkanais, melnais, tā kā bišķiņ labāks. Bet jebkurā gadījumā mājās brauc privātajās drēbēs, visādi gadās, jā. Kādri arī neatbrauc mājās, īpaši sarkanajai. Tur Dievs sāk klauvēt pie manas sirds, caur kādu cilvēku, un atbraucot mājās, vēl kādu Dievs sūtīja manā ceļā, un tā es atdevu savu sirdi Jēzum 91. gadā 7. novembrī, un tā sākās mans ticības ceļš. Mans laulības ceļš sākās nedaudz vēlāk. Jā. Dievs uzreiz nedeva sievu, jo vajadzēja daudz ko vēl mainīt pie manīm. Lai kā es gribēju, lai kā es tur pozitīvi apliecināju, lai kādas es mācības nepraktizēju, ja tomēr Dievs spēcīgāks par visām mācībām. Viņš darīja savu, un sievi iedeva krietni vēlāk, pagāja daudz gadi, vajadzēja daudz strādāt pie manis. Jā, ceru, kaut kāds zintaru gabaliņš tur sanācis Dievam.
Nu jā, un tā es no 98. gada kalpoju par mācītāju. Un patiesībā esmu ļoti vienkāršs cilvēks. Es neesmu no tiem tādiem. Es apsveicu savus kolēģus, savus brāļus, kuri ir tādi gudri, ļoti zinoši. Bet es esmu tāds vienkāršāks. Tā kā pieņemiet manu vienkāršību. Par manu mugurkaulu arī varat palūkties. Ja? Viņš tāds mīkstāks pišķiņ. Ja? Man vieglāk ir galvas smiltīs, lai situācijas pašas pa sevīm kārtojās. bet es domāju, laika gaitā tad jau jūs iepazīsiet mani. Tad jau jūs varēsiet izvēlēties vai gribēsiet ielaisties. Vai ne. Bet sapcīt, man patīk makšķerēt. Ja jūs makšķerējat, tad būtis gan es neesmu makšķerējis. Zinu, ka vīri brauc kaut kur te makšķerē, bet ir, ja? Te arī, ja, būtis. Ja. Tad var kādreiz sarunāt, kad brauc būtītes pamakšķerēt, un tad varam kopā paēst. Ja. Tā. Patīk pļaut zāli, tā kā varam vienoties pēc dievkalpojuma, ja, ja vajag ar trimeri izpļaut kādu pļavu vai krūmus. Ja. Ko es vēl varētu par sevi pastāstīt, laikam? Es saprotu, ka kancela varbūt nav īstā vieta, kur par sevīm baigi daudz jāstāst, bet es teicu, piedodiet man vienkāršību. Mums ir pārvietojumā kancela. Jums brauc viņa, ja? Jā. Okay, jums ir bībelītes līdz visiem, ja? Visiem nav. Visiem nav. Labi, nav. Visiem nav. Ko darīt, kungs? Visiem nav. Bet jūs lietojat bībeli vispār, ja? Jūs ziniet, kas tā tāda ir. Ziniet, tagad jau ļoti moderni ir, ja? Tagad jau telefonos ir bībelītes. Ja, tur visādos datoros ir. Ja, Arī mācītāji uzstājās kādreiz redz uz kanceles ir portatīvie un tā. Kā saka, kamēr elektrība ir, tikmēr tas viss ir iespējams. Jā. Ziniet, es lūdzu Dievu, un man kaut kā uz sirds bija par jums no Salmām pamācībām. Salmām pamācībām, ko tas varētu nozīmēt? Tas varētu nozīmēt, ka jūs tādi gudri cilvēki šeit esat, ja? Tā. Vai arī trūks gudrības? Jā, labi. Bet, ja tā nopietni, tad Salmām pamācības 4. nodaļa. Ja jums ir bībeles, atšķiriet kopā ar mani. Salmām pamācības 4. nodaļa. Un tā domājot par jums, domājot par Liepāju, Dievs, ko tu vēlies pateikt šajā vietā šodien, tad man nekas cits neskanēja prātā un sirdī un domās, ja, ka šie vārdi, nezinu, vai tas attiecās uz visu draudzi, vai tas attiecās uz kādu no jums ļoti personīgi, ļoti īpaši, bet Dievs grib tev pateikt, jā, pāri visam, kas jāsargā, sargi savu sirdi, jā, jo no turienes rosās dzīvība. Jā. Pāri visam, kas jāsargā, sargi savu sirdi, jā, jo no turienes rosās dzīvība. Es gribētu, ka mēs kopā lūgtu Dievu, lai Dievs ir tas, kas runā caur savu vārdu. Debes Tēvs, paldies Tev par šo laiku šeit. Paldies Tev par maniem brāļiem un māsām. Paldies, ka mēs varam sanākt šeit kopā, šajās telpās. Paldies Tev par sadraudzības laiku. Paldies Tev arī par šo laiku, ko mēs varam pavadīt šeit. Mēs varam slavēt, mēs varam dziedāt, mēs varam pateikties. Mēs Tev pateicamies par vārdu brīvību, kungs, šodien. Mēs Tev pateicamies par daudzām brīnišķīgām iespējām, Dievs, kuras mēs šodien izmantojam. Un palīdz mums visu to novērtēt šodien. Palīdz mums izmantot šo žēlstības laiku. Un tiešām, Dievs, iesakņoties Tevī vēl vairāk, vēl stiprāk, lai tiešām nekādi vēji nevarētu mūs aizpūst projām. Dievs, no Tevis, no tā aicinājuma, Dievs, uz kuru Tu esi mūs aicinājis, tāpat arī no attiecībām, Dievs, savā starpā.
Dievs, mēs lūdzam, kungs, ka tu runāc ar savu brīnišķīgo vārdu Dievu šajā vietā. Un mēs lūdzam īpaši Tev, Svētais Gars, ka Tu mums atdari saprašanu un atdari mūsu sirdi, lai tas nav tikai, ka tas nepaliek tikai prātā, tādā prāta līmenī, bet Dievs, ka Tu runāt uz mūsu sirdi un ka mūsu sirds būtu atvērtas, kungs, uzņemt Tavu vārdu un dzirdēt to un pielietot to savā dzīvē, ka mēs nesam augsts, kungs, un ka ar Tu visā tajā tiktu pagodināts, ka mēs ejam un esam daudz augi. Dievs, paldies Tev. Dievs, palīdz arī man, dod man drosmi, dod spēku, dod vārdus, ko runāt un teikt. Bet tas ir Tavs vārds. Un Dievs, esi Tu, kas vadi arī šajā brīdī un palīdz man. Palīdz man runāt un palīdz arī pārējiem klausīties un uzņemt Tavu vārdu, Dievs, savā sirdīs. Un Dievs svētī mūs, lai Tavs asins ir pār mums, par mūsu sirdīm, par šo vietu. Jēzus Kristus vārdā. Jēzus vārdā. Āmen. Āmen. Pāri visam, kas jāsargā, sargi savu sirdi, ja no turienes rosās dzīvība. Manuprāt, tā ir viena no rakstvietām, kas, es domāju, daudz jūs ir uzrunājusi savā laikā, tie, kas jūs esat lasījuši Bībeli. Es domāju, ka jūs šim pantam neesat tā pagājuši garām. Es domāju, ka jūs arī esat apstājušies šeit un domājuši par to rakstvietu, domājuši par sevi. Un ik pa brīdim vai ik pēc kaut kāda laika Dieva gars atkal ved mūs uz kādām rakstvietām līdzīgi šim. Kad Dievs grib, lai mēs domājam par to, par ko mēs esam nomodā vairāk, ko mēs tiešām sargājam savā dzīvē. Kas ir tās prioritātes? Ja? Un man liekas, ka tas, ko Dievs vēlās atgādināt mums katram vienam, un jums šodien šeit Liepājā, kad pāri visam, kas jāsargā, ir tiešām jāsargā savu sirdi. Ja? Jo no turienes rosās dzīvība. No sirds rosās dzīvība. Tur tie visi procesi notiek, kas rada to dzīvību, kas dod to dzīvību. Tā ir tā vieta, kurai jābūt, varētu teikt, kā, es neesmu tur beigais dispečers, bet cik es saprotu savu prātu, tad lidostām tie visi skrējceļi, viņiem vienkārši ir jābūt perfektiem, lai tās lidmašīnas varētu nosēsties, un līdz ar to ir dispečeri, viņi visu to kontrolē, un viss tur gaisā notiek, un visi tie ceļi, un patiesībā tas ir ļoti svarīgi, kā lidmašīnas nolaižās, kā viņas paceļās, tur notiek visi šie procesi. Un patiesībā gan pacelšanās moments, gan nosēšanās moments ir tur ļoti svarīgs. Un tas ceļš ir ļoti svarīgs. Ja ļoti svarīgs, ka tur nav nekāda akmeņa, nav nekāda gruža, nekas netraucē tām lidmašīnām pacelties, nolaisties. Un es domāju, vēl jau vairāk, cik svarīgi tā mūsu sirds. Ja, kad arī uz mūsu sirds skrējceļiem, ka tur viss ir kārtībā, ka tur tie ceļi ir attīrīti, ka tīri, ka visas tās nolaišanās un pacelšanās, ka visas tās iziešanas, ieiešanas, visi lēmumi mūsu dzīvē, ka viņi iziet no turienes, viņi iziet no sirds, un lai viņi visi būtu pareizi, gan pareizi izvēlēties, kādā darbā iet un kur strādā, tas nāk ārā no sirds. Un ja būs nepareizs lēmums, tad sekas tam arī būs. Ja būs pareizs lēmums, tad būs pareizi labas sekas. Tāpat arī, ja mēs kaut kur domājam braukt vai mainīt dzīves vietu, cik svarīgs tas ir lēmums. Un atkal, ja tas, kādu lēmumu tu pieņems, tas ļoti atkarīgs no tā, kādā stāvoklī tavas sirds, kādās attiecībās tu esi ar Dievu. Un tāpat arī izvēlēt dzīves biedru. Arī ļoti, ļoti svarīgs lēmums, varētu teikt, neatgriezenīgs, tāds ļoti liktenīgs. Un patiesībā tādu lēmumu mūsu dzīvē, tādu liktenīgi ir ļoti daudz. Un tas viss izriet no mūsu sirds, no sirds izriet. Gan lēmumi, tāpat tās no mūsu sirds izriet tas, ko mēs runājam. Un tas var būt dzīvības nesošs, un tas var būt kaut kas tāds, kas vienalga runā, ko gribi, runā, cik pareizi tu gribi, runā kaut vai citai Bībeli, tur vārds vārdā, bet tas gars, kas pavadīs tevi un tas, ko tu runā, tas vienkārši kaus nos cilvēks, lai cik tu pareizi arī nerunā, jo tas nāk no sirds.
Un ja tu neesi bijis nomodā par savu sirds kaut kādā brīdī, kaut kādās attiecībās, tad varbūt dusmas vai rūgtums ir ienācis tavā sirdī, un tas visu bojā, visu tavus lēmumus. Tas bojā tas, kā tu skaties, tas, kā tu klausies cilvēks, tas rūgtums vienkārši visu tur bojā. Un tas, kā tu runāsi, lai cik tu pareizi arī runātu, tas rūgtums tur apakšā ir. Un to jau manīs, ja tie vārdi nebūs dzīvības nesoši, bet tur apakšā būs kaut kas tāds, ka tu it kā pareizi skan, bet kaut kas nav īsti tur apakšā tīrs, nav kaut kas īsti labs. Dieva gars dos tev liecību, ka kaut kas nav tur īsti labi, tas, ko tas cilvēks saka. Un tāpēc ir Bībelē teicis, burts nokauj, bet gars dara dzīvi. Ja? Un tāpēc mūsu sirds ir ļoti, ļoti svarīga. Ļoti svarīga, ja? Viņa ir svarīga attiecībās ģimenē, attiecībās ar bērniem, darba vietā, visur, kur mēs ejam. Viņa ir ļoti svarīga. Ja? No sirds iziet dzīvība. Ja? Un tāpēc pāri visam, kas jāsargā, ir jāsargā savu sirds, ir jārūpējās par savu sirdi. Es domāju, mēs tagad paliekam nedaudz vecāki, ja? Mēs, ka bijām jauni, mēs bijām traki, mēs par sirdi daudz nedomājām. Ja, mēs bijām traki, mēs visu kaut ko darījām, sports, ja, un sevi nežēlojām, zinām, skrējām. Tur. Es arī biju ļoti daudz gadus biju sportā, un biju gan vieglatlētikā, gan cīņās. Un visur tu sevi zini nost, ja, tu nedomāji par savu sirdi vispār. Bet šodien es sāku domāt, ja. Pievērst nedaudz vairāk uzmanību, ja. Pievērst uzmanību tam, ko tu ēd. Piedomāt to visu slodzi, ja, jo es zinu, ja es baigi skriešu, ja, tad tā sirds tur leks man ārā pa muti un es varu apdraudēt savu dzīvību. Un ka es jau sāku pievērst uzmanību, bet varbūt tās jāpievērš uzmanību tai sirsniņai nedaudz ātrāk. Nevis tad, kad jau tu ar kruķīti ej, tad tu sāc domāt par savu sirdi. Un Dievs grib, lai tu domā par savu sirdi jau jauns būdams. Arī kā ticīgs cilvēks tikko, ja tu esi nācis pie Kristus, tik svarīgi ir, ka tu domā par savu sirdi. Jo tā ir tā vieta, kur Dievs dara brīnums. Tā ir tā vieta, kur viss notiekās. Tā ir tā vieta, kur cilvēks satiekās ar Dievu. Tur viss notiek. Un sirds ir ļoti, ļoti svarīga. Un varbūt tās kādam rodās jautājumu, kas tad sirds ir? Mēs jau lietojam šos termiņus, mums uzreiz liekas, ka visi saprot, par ko mēs runājam. Tur kādreiz evaņģelizējam cilvēks, un mēs viņam sakām, atdod savu sirdi Dievam, viņš klausās, viņš brīnās un domā, kanibāli ieradušies, tūlītās izgriezīs to sirdi ārā, uzliks uz pannas tur vēl. Un cilvēki varbūt citreiz nesaprot, ko mēs domājam, to atdot savu sirdi Dievam. Tad mēs redzam cauri visai Bībelē, ka tā sirds, visticamāk būs saistīta ar mūsu prātu, ja, mūsu intelektu, ja, kad Bībele runā par sirdi, ja, tad, ja, ka tur ir mūsu intelekts, tur ir mūsu prāts, tātad tur ir mūsu acis, tur ir mūsu ausis, tas, ko mēs skatāmies, ko mēs klausamies, ja, ko mēs ēdam, ja, tas viss vairāk vai mazāk ietekmē sirdi, ietekmē arī fizisku sirdi, ja, un tāpat arī viss tās jūtas, ja, tā mūsu dvēseli, ja, arī ļoti, ļoti svarīga sfēra, ja tu vienkārši redz, cik daudz cilvēku tiek savā dzīvē vadīti tikai tāpēc, ka jūtas ir, ja. Viņš slikti jūtās, viņš, piemēram, nenāk uz dievkalpojumu, viņš slikti jūtās, ja. Vai slikti jūtās, tāpēc viņš nedara to vai to, bet, vai tas vienmēr tā ir, ka man visur ir jāvadās pēc jūtām. Citreiz jūtas nesaskan ar manu pārliecību vai nesaskan ar to, kas ir rakstīts, tad ko man darīt, vai man vadīties pēc jūtām vai kā. Piemēram, man ir dusmas pret savu brāli, bet ko Bībele saka, nedusmo, vai tā. Kad vienkārši tad kontrolēt, ja, un tad visbeidzot, ja, ka tā sirds ir arī griba. Ja, un ka tie visi trīs, ja, tas arī ir tā mūsu sirds, ja, pāri visam, kas jāsargā, sargi savu prātu, savu intelektu, ja, savas emocijas, ja, valdi pār tām, ja, un arī griba. Ja, sargi to, jo no turienes tur rosās tā dzīvība, ja. Un tas ir ļoti svarīgi, ka mēs esam atbildīgi, ka mēs esam nomodā par sevi, esam nomodā par to, ko mēs skatāmies šodien, uz kurien mēs skatāmies. Ja, ja mēs ne tur skatāmies, kur vajag, tad caur to, ko mēs skatāmies, ja, ienāk iekšā ļoti daudzas nepareizas lietas.
vai tas, kā mēs skatāmies, ja? Ja, un caur to ienāk daudzas nepareizas lietas, ja, un tas apgāna sirdi, tas, tur tik daudz nešķīstas lietas patiesībā var ienākt, īpaši jau varbūt arī vīrieši jāpiemina šeit, ja. Salamāns vismaz raksta ļoti daudz arī par vīriešiem, kā piemēram tur par zināmām ielām, kur jauneklis gāja zināmai ielai, ja, garām, un nē, viņš vienalga, viņš zina, ka tā iela ir bīstama, viņš zina, ka tur ir sarkanais lukturs, bet nē, viņš, tomēr, viņš iet pa to ielu, un Salamans ļoti daudz runā, cik bīstam ir atrasties uz tās ielas. Un es domāju, vīri, cik tas ir bīstam atrasties šodien pie datora vai cik tas ir bīstam skatīties nepareizas lietas tur iekšā internetā. Ja, Bībelē teica, ir šķīstie Dievu redzēs. No kurienes viņi būs šķīsta, ja es nepareizas lietas skatos. Kā es gribu, lai Dievs man lieto, ja es esmu sasmērējies. Es jau nedzirdēšu Dievu, es neredzēšu Dievu. Un katru reizi, kad es nākšu uz dievkalpojumu, ko es varu dot? Patiesībā es jau neko nevaru iedot. Jā, mācītājs aicina vai vadītāji aicina liecības, tur pravietot, kādu stiprinājumu vārdu, varbūt Dievs kādu ir uzrunājis savu rakstiem, bet nav jau ko dot, jo mēs esam sasmērējušies, ja? Mēs ne tur esam skatījušies, ne tā esam skatījušies, neesam saņēmuši gūstā kādas nepareizas lietas. Kā Pāvils arī saka, ka viņš sagūst tās lietas, paņem savā kontrolē, ja? Redz vai dzird, vai tas ir no Dieva, paņem ciet, ja? Un vīza ir, nav uz redzēšanos, ja? Jā, vai, Un ka tomēr tā atbildība ir uzticēta mums, ja? Pāri visam, kas jāsargā, sarga savu sirdi, ka neviens nevar manā vietā to izdarīt, ja arī Dievs. Ja vien es uzticos Dievam, ja vien es Dievam uzticu savu vājību vai savu nespēku vai savu gribu, es lūdzu Dievu palīdz man, ja es nespēju šodien, es krītu, es vāju, tad Dievs var nākt un palīdzēt mums, ja? Bet kamēr mēs, domājam, ka mēs esam baigi stiprie, tad baigi nomodā ir jābūt ritīgi, tiešām par savu sirdi, ja, par to, ko mēs skatāmies, tāpat arī, ko mēs klausamies. Un priekš mums ticīgiem cilvēkiem ar to klausīšanos, arī ziniet, es nezinu, vai tas saistīts arī ar mūsu kultūru, latviešu, bet tādi tenkotāji esam, piedodiet, atvainojiet, bet par ritīgam. Es nezinu, tas ir kaut kāds mantojums mums vai kas. Bet kaut kā tas gars ir atradis to nezinu, viņš ieparinās tajās draudzēs, izveido tās šūnas, ja tur dzemdē tās olas, es nezinu, kā viņš, bet tā tenkošana ne pa jokam visur iet, ja, un cilvēki runā un klausās, un lai Dievs dod, ka mēs būtu gudri, un ka mēs, tiklīdz sadzirdam kaut kādu baumu, vai, kaut kas nav saskaņā ar Dievu vārdu, ka mēs varētu, tu un es varētu vienkārši, stop, mēs šeit apstājamies. Tā cilvēki nav šeit klāt, vai mēs par viņu nerunājam neko sliktu. Vienkārši nerunājam, visi apstājamies. Nē, bet mēs ejam pie trešā cilvēka, mēs neejam pie tā, pie kura vajadzētu, kā raksti saka, ja tu redz, ka kāds brālis grēko zem 4 acīm, bet nē, mēs ejam pie kāda cita, un mēs vai tu redzēji, vai tu zini, vai kā, mēs stāstam tam, un tas stāsta tam, un tas stāsta tam. Es redzējuši tādu multfilmu, tur bija to ziloni, tur tāda viena forša multfilmu, tā Hortons, jā. Es redzējuši Hortons, ja? Es esmu baigais multfilmu fans, es nesaprotu, kas ir manī, vai bērnība neesmu izdzīvojis vai ko, bet man ļoti patīk multfilms. Bet es daudz labas lietas saņemu, un tajā Hortonā tur tāda baigi labā doma bija, ja jūs atcerieties. Viņš tādās, pačuks, viņš tiem tur savējiem, viņš saka, labi, es jums pateikšu noslēpumu. Es jums tikai nevienam nesakiet. Un tiem, kam jūs pateiksiet, pasakiet arī viņiem, lai viņi nevienam nesaka. Ja? Atcerieties tādu. Ja, tie, kas to multfilmu veidoja, es nezinu, vai viņš bija ticīgs cilvēks vai kā, bet tas bija labi. Ja? Mēs tā darām. Ja? Tikai nevienam nesaki. Un tam, kam tu pateiksi, pasaki viņam arī, lai viņš nevienam nesaka. Un tā tas aiziet. Ja? Ko mēs klausamies, ja? Un caur mūsu ausīm, un arī tur ienāk iekšā, un atkal ups, un sirds atkal netīri ir, un atkal mēs nedzirdam Dievu, tāpēc, kad, klausījāmies cilvēkos, klausījāmies, neticības valodu, tādu kritiku vai, nosodījums par cilvēkiem, ja? Un sirds patiesībā mūs ir ļoti, ļoti jūtīga. Tas ir kā skrejceļš, tam ir jābūt tīram.
Lai Dievs, piedod tikai, ka es tā varbūt izsakos, lai Dievs varētu nolaisties, lai Dievs varētu atnākt savā godībā, tai sirdī, tai vietai, viņai vajadzētu būt tīra. Es domāju, nepavēlt arī Pēters, ja? Mēs zinām, kāds Pēters bija, mēs zinām, kam Pēters gāja cauri, mēs zinām par Pēteru, ka Pēters aizliedz, viņš lādējās, ja? Cilvēku priekšā, ka viņš Kristu nepazīst, un tomēr, ja es saku, es esmu lūdzu, lai tavu ticību nemitētos. Un tad šis vīrs, un mēs, arī tīri vēsturiski zinām, kā viņš mirst, ja viņš saka, es neesmu cienīgs mirt kā Kristus. Un tad viņš arī, kad raksta tās vēstules, mēs redzam, ka viņš ļoti uzsver to Dievu svētumu. Viņš saka, Dievs ir svēts. Ja, un kad svētums, ja, un liekas, priekš Pētera svētums, tas ir kaut kas ļoti īpašs. Tā ir viena no tādām īpašībām Dieva. Viņš ir svēts Dievs, un ja viņš ir svēts, jums jābūt svētiem. Ja. Un tāpat arī Jēzus saka, sirds šķīstie Dievu redzēs. Ja. Un es domāju, tie visi lēmumi, ko mēs šodien esam pieņēmuši, un vai kaut kad esam pieņēmuši, un šodien mēs esam tur, kur esam, tas ir, tie ir mūsu sirds lēmumi. Kādas lēmumus mēs pieņemam, tādas augus mēs šodien pļaujam no tā. Ko cilvēks sēja, to viņš arī pļauj. Un tāpēc pārliecinies, lai tev sirds ir kārtībā, attiecībās ar Dievu. Jo priekšā stāv ļoti daudz lēmumu, ja? Ļoti daudz lēmumu ģimenē, ja? Vai lūgsim Dievu kopā, vai nelūgsim, vai mācīsim savus bērnus, vai nemācīsim, ja? vai rūpēsimies par savu laulību, vai nē, vai sargāsim to, vai nē. Simtiem, tūkstošiem lēmumu ir jāpieņem dienā, nedēļā, un tas viss ir jāuztur, un tai sirdī ir jābūt pareizajā stāvoklī. Ja? Un es domāju, cilvēki šodien ir ļoti pēdējos laikos, ļoti rūpējās par savām fiziskajām sirdīm un mēģina izvēlēties to visveselīgāko ēdienu. Es teiktu, mums ticīgiem cilvēkiem visveselīgākais ēdiens, lai tava sirds būtu pareizi, ir Bībele. Es nosauktu Bībeli par dārzeņiem, par augļiem, ja, par sulu. Tas ir pats labākais, kas tev var būt, lai tu varētu savu to staukumus nodzīt, ja, tās visādas mācības, ko mēs tikai neesam saklausījuši, mēs tā esam uzpumpējušies, mēs tik resni esam palikuši, ja, ka mēs tik mazkustīgi esam evaņģēlijos, kalpošanās, kādreiz mums viss tā nebija, ne tās grāmatas, ne tās atziņas, mēs gājām, mēs lūdzām, mēs kalpojām, mēs degām, mēs liecinājām. Es atceros, es Liepājā šeit uz stūra biju, mēs dejojām, mēs spēlējām skečus, mēs sludinājām evaņģēliju cauri visu dienas garumā. Tepat tās ārā, es nezinu, varbūt jūs bijāt un gājāt garām, un tāpēc jūs esat šeit, es nezinu. Tur bija tāda cilvēcība baltās maikās, džinsos un amerikāņi, un mēs tur lēkājām. Nebija kāds neatcerās, bija daudz gadus apakai. Mēs sadarbojāmies tajā laikā ar Vilni. Nezinu, kāds kaut ko. Zinat Vilni, ja? Un mums nekā daudz nebija. Mums bija tikai Bībele. Un mēs lasījām, un jūs noteikti atcerieties arī tos laikus kādu. Un viss patiesībā bija tik vienkārši. Ja? Un Dievs darbojās gan pie mūsu sirds, gan caur mums. Un tur bija dzīvība un spēks. Un protams, cilvēkiem pēkšņi parādās visādas idejas, vai to, vēl šito, un šito. Mēs tā apkrāvāmies un tā nobarojāmies, ka vairāk jau nevaram pavilkties, ne sliecināt, neko, ne uz lūkšanām, ja, lūkšanas sapulces, ja, kā tāda. Ja, lūkšanas sapulces vismazāk apmeklētas, ja, lieli koncerti, jā, tur ir, bet tieši tas, kur vajadzētu visvairāk būt cilvēkiem, tur ir vismazāk, un kur vajadzētu būt vismazāk ticīgiem, bet vairāk neticīgiem, viss ir kaut kā otrādā. Tā. Varbūt es kļūdos, ja? Piedodiet, ja es kļūdos, bet tie ir mani tādi vērojumi. Un man liekas, ka daudziem no mums un daudziem ticīgiem vienkārši vajag atgriezties atpakaļ pie veselīgā, pie piena, pie salātiem, pie tā veselīgā ēdiena, pie Dieva vārda. Es atceros, arī lasījām vienu grāmatu, tādu, vai tik nebija Lūdzu dzelzs durvis, nezinu, vai kāds lasījis vai nav. Un tur arī bija tāda ļoti interesanta situācija, ka tur viens dievkalpojums un viņi sludina evaņģēliju tur. Un tur kāda sieviete iznāk, viņa saka, es dzirdu, jūs sludiniet te par varano Dievu, un tā man mājā meita ir saistīta, un dēmons viņu vienkārši moc, un jūs nevarētu atnākt un lūgt par viņu, un tā izdzīt to dēmonu. Un viņa saka, labi, mēs iesim, viņa aizgāja pie tās sievietes uz mājām, un lai izdzītu to ļauno garu, un
Un viņi tur mēģināja kaut ko darīt, un tagad tas gars pamodās tur, ja, nu, tad viņi saprata, ka viņi vienkārši ir bezspēcīgi, viņi neko nevar izdarīt. Un visi, jūs atceraties, tāds interesants stāsts tur bija. Un patiesībā tie cilvēki, kas sludināja, viņi vienkārši salūza, viņi vienkārši saprata, ka tas ir burbulis patiesībā, tas, ko viņi runā. Ka tur nav iekšā spēka, ja, ka tur ir tik daudz atkāpes, ja, no ticības. Ja. Un tad viņi sāka meklēt Dievu tā ritīgi pa īstam, un patiesībā viņi nonāca līdz vienkāršiem rakstiem. Ja, un tad viņi tur izīrēja kaut kādu šķūni vai, es neatceros, kaut kādu tur vietu, viņi tur nāca kopā, viņi vienkārši lasīja Bībeli, vienkārši lūdza, izlasīja kaut ko, lūdza saskaņā to, ko izlasīja, lai tas darbotos viņa dzīvē. Varbūt es kļūdos, ja, bet apmēram tā bija. Un tad, kad sāka notikt, ja pēc kaut kāda laika, tad, kad viņi tur attīrījās un atgriezās pie tīra Dieva vārda, Dievs pats sāka darīt brīnums, un tad visādas raganas un burvi, un kas tur tikai nenāca paši uz to vietu, kur viņi pulcējās kopā. Viņi tikai prasā, kā jūs uzzinājāt, nekur reklāmas nav, nekas nav, bet Dievs pats ved tos cilvēkus uz to vietu. Un Dievs vienkārši darīja brīvs tos cilvēkus. Un es domāju, kā tas viss varēja notikt? Man liekas, ka vienkārši tas skrejceļš tika sakārtots, lai Dievs varētu nolaisties, lai Dievs varētu atnākt. Ja, jo Dievs nevarēja atnākt, tur bija tik daudz liekulības, ja, tik daudz, viss kaut kā netaisnu. Dievs neko nevar darīt. Ja. Pārliecinies, vai tavs skrejceļš ir kārtībā. Esi labs dispečers, rūpējies par to, kas notiek, ja, šajā satiksmē. Tavā satiksmē ar Dievu, ja, kur Dievs šodien ir, ko Dievs šodien dara, kur tu šodien esi, kā ir tavs sirdi. Kādā stāvoklī ir mana sirds, tavas sirds? Kādās attiecībās tu šodien esi savu brāli, māsu, tu vari pasmaidīt, tu vari lūgt kopā, tu vari priecāties kopā, jūs varat ēst kopā, evanģelizēt kopā. Kādā stāvoklī ir šodien tava mana sirds? Ja, un ja kam Dievs šodien liek pievērst uzmanību, tad, manuprāt, tā ir mūsu sirds, jo tieši šeit un caur mums viņš grib darīt lielas lietas. Lielas lietas. Un vēl man gribās salīdzināt ar tādiem kalniem un virsotnēm. Un es domāju, lai sasniegtu katru virsotni vai kādu kalna galu, vai, tiešām ir jābūt diezgan veselīgam un labi rūdītam. Vai ne? Un es domāju, lai mēs sasniegtu kaut kādas arī draudzes mērķus, piemēram, tur, ka šeit būs daudz cilvēku, vai ka mums būs spēcīgas kalpošanas, vai būs spēcīgas mājas grupas, vai spēcīgas tas, vai spēcīgas tas. Jūs ziniet, ir jābūt labam rūdījumam. Tāpēc, ka pa ceļam ir visādi izaicinājumi, grūtības, vētri, pārbaudījumi tā, un tomēr, cik sirdī ir jābūt veselīgai un stiprai. Par tām virsotnēm domājot, es atceru, kaut kādas gadus atpakaļ es biju Norvēģijā ciemos, un turpat pie tām mājām, tur netālu bija kalns. Man likās, ka netālu, jā. Man likās, ka tas kalns te patās. Jūs zināt, ka liels kalns, viņš liekas, ka viņš te patās ir. Un tajā svētdienā tas mācītājs bija palūdzis man runāt tajā draudzē. Un es izmantoju to vienu sestdienu, kad es vienkārši gribētu uzkāpt kalnā kā Mūzes, vienkārši pavadīt laika Dievu. Un, tā, vajag garīgi tā iztēlojos visu to. Un tagad es no rīta pasaku savai sievei, es kāpu kalnā. Un es šodien nebūšu mājā, es būšu tur lūkšanās. Es sāku iet uz to kalnu. Izrādījās, ka es baigi ilgi gāju līdz tam kalnam. Izrādījās, viņš nemaz tik tuvu nebija. Un tad es eju, un tas kalns, kā viņš ir, tā viņš ir. Ja, bet es pie viņa netieku īsti. Tad es beidzot tur stundu gājumā sasniedzu tagad tās kaut kādu ceļa pagriezienu, kas ved uz kalnu. Un tagad saprotu, ka tagad, tie ceļi kaut kā iet kaut kā zigzag. Nevis tā patiešo iet augšā kalnā, bet šādā veidā iet kalnā augšā. Tā kā zigzag. Un tā pa vidam tie kalni pilni ar visādiem jēriem ir un aitām. Un tas ir tā interesanti. Tā kā es runāju to cilvēku, pie kā es dzīvoju, viņš teica, ka viņi tā kā pavasarī vai kaut kādu viņi tos jērus izlaiž daudz pa tiem kalniem. Un pēc tam, tad, kad nāk rudens vai kad tie augstie laiki, tad viņi tās aitas vāc pa tiem kalniem. Un es teicu, kā jūs kāpjat kalnos, ejiet un meklējat? Jā, mēs ejam augšā, tur vadās. Un cik par tādu darbu varētu nopelnīt? Ja? Es domāju, tur jābūt tādai sirdī, ja? Lai tu varētu to kalnu izskraidīt čurpu, turpu, vienu aitu noķert, nones lejā, atkal iet tur kaut kur viņa bēv, ja? Un tad tu to aitu izvelc ārā. Tas bija nopietni. Un es tā pie sevis domāju, kāds ir iespējams. Un es kāpu tajā kalnā, es gribu pavadīt laika Dievu, un es kāpu, un kā tas kalns nav, tā nav.
Un es sāku just, kad, mana sirsniņa sāk neturēt vairāk, un es pie kalna vēl neesmu, ja. Bet, es gribu tajā kalnā. Mans mērķis ir sasniegt to kalna virsotni, un es eju, un es izēju cauri vienam mežam, un es redzu, ka, tas mežs beidzās, un tur priedītis sākās, domāju, super, jau viss to ir tās pieeja. Un tur vispār sākās ārprāts, tur tādi akmeņi ar sūnām, un, vienā sakot, šķērsla josla, ja, vai virves kursi, vai, kaut kas tāds, ja. Un es tur viens pats, un te sāku bradāt pa tiem akmeņiem, līst tur, un tur, vienā sakot, visādi. Un es brienu pa tiem krūmiem tur, un ārprāts. Es sakšu, atnāc Dievu lūgt, jā. Un es tur brienu, un viņš jau slīpi jau sākās, jā. Un vienādi sakot, lai visu to īsāk padarītu, es līdz kalnam netiku beigās, pusdienas garumā, jā. Un es paliku kādi, metri, 500, ja, no vispār kalna pakārt. Tur vispār tikai kalns sākās, ja. Un tad kaut kā Dievs ritīgi man uzzināja, un kaut kā, tā Dievs teica, man nav vajadzīgi, varoņu darbi tagad, ja, tagad apstājies vienkārši. Un es sapratu, ka, ja es tālāk turpināšu, man sirds vienkārši apstāsies, ja. Jo es jau jūtu, ka es vienkārši, tā sirds nav rūdīta, ja, tādiem vingrinājumiem, ja, un tādiem kāpelējumiem, kā es tur kāpu un gāju. Un es vienkārši apstājos, un es sapratu, ka es tādā stāvoklī, kādā es šobrīd atrodos, es nevaru sasniegt to virsotni. Ja. Un es domāju, mēs jau arī varam būt kādreiz baigi pozitīvie, radikālie, kad tur kādi runā par cēliem mērķiem, par lielām draudzēm un vēl, bet mīļie, tās virsotnes, tās nav sasniedzamas bez darba. Bez vingrinājuma, tā, vienkārši sēdēt kājas salikuši, halleluja, Dievs nāc, tu dari, tā tas nenotiek. Manuprāt, ir kaut kāda cena maksājuma, ja. Un tā, man liekas, viena no tām cenām ir tas, ka tu tiešām rūdi savu sirdi, ja, kad tu strādā pie savas sirds kopā ar Dievu, kad tu trenējies, ja. Ja, ka tas treniņš tev notiek, ja, tajā telpā. Cilvēki iet uz trenažieru zālēm, tur viņi trenējās, iet uz stadioniem, viņi noslēdzās. Atceries, Pāvils arī runā par tiem skrejceļiem, tiem sportistiem, kas skrien, un ka viņi visu to dara pašaizliedzīgi, lai sasniegtu tos mērķus, bet cik daudz vairāk mēs ticīgie. Ja? Vai mēs esam pašaizliedzīgi, lai sasniegtu mērķus, ko mēs darām? Vai mēs tiešām pieliekam visas piepūles, lai to savu sirsniņu norūdītu, ar ko mēs viņu barojam, to savu sirtiņu, vai mēs barojam savu sirsniņu ar grāmatām, kas ir ārpus Bībeles un filmas, kas ir ārpus kristīgām, ar ko mēs barojam savu sirdi un kā mēs domājam to savu sirdi padarīt stipru, ja mēs tajā pasaulē esam baigi dziļi iekšā. Tas nav iespējams, ja? Un beigās tas viss pārvēršās par tādu kristīgu reliģiju un visi baigi forši. Ir svētrunas tematiskas, ja, un viss ir, bet mums jau spēku vajag. Tad, kad cilvēks atnāk slims, viņam tur vajag kaut ko vairāk kā tikai zināšanu, tur vajag Dievu spēku, lai viņš tiktu dziedināts. Ja cilvēks atnācis ir apsēsts, ja, tad darīšana ir ar ļauno garu, ja, tur zināšanām neko, mēs lasām Bībelē, ja, par priestera dēliem, par priestera Keifa dēliem, ja, tiem 7, kas bija tie saucami eksorcisti, ja, visi viņus uzskatīja par eksorcistiem, ka viņi ir garu padzinēji un tā, bet tad, kad bija reāla darīšana ar garu, ja, tad tas gars vienkārši viņiem iedeva pa biksēm, viņi visi aizmuka projām un tā valoda izgāja pa visurien, ja. Un atcerieties, ko tie gari teica, viņi teica, Jēzu mēs zinām, Pāvilu mēs arī zinām, bet kas jūs tādi? Un lai Dievs nedod, ja, ka mēs, kā saka, tur pirkstus esam atlocījuši, bet tiklīdz būs darīšana ar garīgo pasauli, tad varbūt tā, ka mēs varētu arī ļoti tālu aizlidot no tās vietas. Ja. Esmu dzirdējis arī visādas stāstus, ja, ka tur ir meitenīte, un kas ir meitenīte? Lūksim Dievu, ja. Tā meitenīte apsēsta, un tur vairāk mācītāji sanāk, un tiem arī sirsniņas laikam nebija īsti tīras, ja, un viņi visi lidoja pa gaisu. Tā. Es domāju, garīgā pasaule ir tik reāla, kad tā vajadzīgs Dieva spēks, lai varētu uzvarēt. Ja? Ar zināšanām vien nepietiek. Un es domāju, cik svarīgs ir tomēr tas personīgais laiks, tas nošķirtais laiks mums katram vienam priekš Dievu, tas laiks vienatnē ar Dievu, gan lasot, gan lūdzot. Un ja mēs esam šodien vāji vai tādi, tad jau man atliek tikai teikt, kad īsti tu nedarbojies savā treniņu zālē pietiekoši. Ja? Ja es esmu šodien vājš, tad atbilde ir viena, ja.
es nelasu nopietni un patiesībā vienatnē arī nelūdzos nopietni. Nav tāda īsti nopietna nodošanās manā personīgajā dzīvē, un es gribētu ritīgi visus jūs iedrošināt un tiešām tā, vēlreiz pārbaudīt to savu sirdi, savu sirds skrejceļu, cik bieži Dievs tur nonāk, kā darbojās tavu lidostu. Varbūt tur neviena sen jau nav, tur viss ir aizaudzis, un tu tur sēdi dispečeros un gaidi, ka kāda lidmašīna nosēdusies, bet lidmašīnas brauc, tur ķieģeļi mētājās, nē, vecīt, mēs brauksim citur, mums ir dārgas mūsu dzīvības. Un mēs tik sakām, nāc Dievs, nāciet visi šeit, nāciet, bet neviens negrib nākt, tāpēc, ka te ir pilns gruži. Un Dievs saka, klausies, apstājies, vai patīrīsim sirsniņu, patīrīsim tavu prātiņu, patīrīsim, tur tās emocijas tur ne tā strādā, kā vajag, un tava griba vispārībā ir tālu projām no manis. Tu viņu tur kontrolē un diktē atdot citiem cilvēkiem, sievai, vīram, bērniem, kaimiņam, darba priekšniekam un vēl visai sabiedrībai lēkā. Kā saka, tante pateica, tu to dari, kam griba piedara, man vai kam? Es domāju, mīļie, viena rakstvieta, viņa varbūt ļoti īsa ir, bet viņa, liek aizdomāties man, tev, pāri visam, kas jāsargā savu sirdi, jo no turienes rosās dzīvība. Un tas stāsts tur beidzās Norvēģijā to, ka es apsēdos vienkārši uz akmenes, un es izvēlējos tādu bišķi pakāp lejā, izvēlējos tādu vietu, ka es varu pilsētu redzēt, un tad Dievs vienkārši tā runāja par šo sirdi uz mani, tajā brīdī, kad, vecīt, tu neesi gatavs virsotni sasniegt, tikai tāpēc, ka tu nestrādā pie tā, tu netrenējies. Tāpēc es gribu tā ritīgi jūs iedrošināt, kad, lai sasniegtu tādas lielas mērķis savā dzīvē, man liekas, ir vajadzīgs tas rūdījums, tas kalums, arī tas laiks ar Dievu, kas palīdzētu to sirsniņu. Es tā domāju par Mūzu, viņš kāpa kalnā, cik viņam gadi bija, kad Dievs viņu aicināja kāpt kalnā. Es domāju, tam vīram tiešām tur ar veselību bija viss kārtībā. Viņš varēja uzkāpt un vēl akmens plāksnes pēc tam nest. Vispār tos daudzās dienas gavēt vēl kalnā, kur vispār tas skābeklis mazs un cilvēks diezgan vājš. Es domāju, tam vīram bija daudz spēka un tā. Tā kā es domāju, šodien kādu vīru un sievas ir vajadzīgi, es domāju, ir vajadzīgi tiešām, kam sirsniņas viss kārtībā ir un kas zir Dievu, kas redz Dievu, kas piedzīvo Dievu un kurus Dievs var lietot brīnišķīgā veidā. Un ticiet man, Dievs vēlās lietot katru vienu no jums. Ja šeit nav izredzēto, Bībelē teiks daudz aicināt, bet maz izredzēt. Dievs aicina visus, bet izvēle ir tavās rokās. Visi mēs esam aicināti, bet cik daudz mēs atsaucamies, cik daudz mēs piekrītam Dievu gribai, cik daudz mēs darām Dievu prātu, tas ir starp mani un Dievu. Arī Bībelē teikts, vai ne? Ja es saku, ko jūs sauciet mani kungs, bet jūs nedariet to, ko es jums saku darīt. Mūsu salāti, mūsu veselīgais ēdiens, mūsu dzīvība, kefīrs, griķi, viss veselīgais ir svētajos rakstos. Tāpēc vienkārši gribu iedrošināt jūs arī sev, ka mēs pārmeklējam savu sirdi, ka mēs pārbaudam, sakārtojam savu sirsniņu kārtībā. Lai Dievs varētu brīnišķīgā veidā lietot. Āmen. Tad varam lūgt Dievu kopā, ja jūs piekrītiet. Debes Tēvs, mēs vienkārši gribam lūgt saskaņā ar Tavu vārdu, Kungs. Tiešām, ka pāri visam, kas jāsargā, lai mēs sargām savu sirdi, jo no turienes rosās dzīvība. Dievs, mēs ticam, ka tā ir tā vieta, Dievs, kur Tu satiecies ar cilvēku, ka tā ir tā vieta, Dievs, par kur Tu biji runājis savā vārdā, ka Tu vēlies apmainīt veco pret jauno, Kungs, dot mums jaunu sirdi, ka Tu vēlējies visu sākt pilnīgi no jauna, Kungs. Un Dievs, tiešām mēs Tev ļoti pateicamies, ka Jēzu Kristu Tu esi devis mums pavisam jaunu sirdi, Kungs. Dievs, lai viņi varētu funkcionēt atbilstoši un pareizi, ne tā kā kādreiz debes Tēvs, kas bija pasaules ieprogrammēta, bet Dievs, ka viņi varētu strādāt saskaņā ar Tavu vārdu, Kungs, ka mūsu sirdsapziņa runāt saskaņā ar Tavu vārdu, Kungs. Un tiešām, Dievs, paldies Tev par sirdi, Dievs, par šo jauno sirdi, Dievs, paldies Tev par
par to, ka Tu esi šķīstījis un tīrījis mūsu prātu, Dievs. Paldies Tev arī par to, ka Tu esi, Dievs, dziedinājis, kungs, mūsu dvēseli, Dievs, arī šo emociju, šo sfēru, šo jūtu sfēru, Dievs. Un paldies Tev, kad mūsu griba vairs nepiedara mūsu pašiem, bet esam labprātīgi to Tev nodevuši. Un, Dievs, paldies Tev par to. Un es tiešām lūdzos, dargais kungs, Jēzus, piedod visas tās reizes, kad esam ne to varbūt skatījušies vai ne to esam klausījušies un esam ļāvuši vaļu, kungs, jūtām vadīt mūs vai mūs ietekmēt vai kontrolēt. Dievs, piedod visas tās reizes, kad esam pieņēmuši nepareizes lēmumus, savu gribu esam, Dievs, vai nu paši sev esam uzticējušies un rīkojušies, vai esam ļāvuši citiem vadīt mūsu dzīvi un dominēt virs mūsu dzīves, vai Dievs, piedod visas tās reizes, kad neesam līdz galam pilnībā uzticējušies Tev, kungs. Es lūdzu, palīdz mums pilnībā uzticēties Tev un palīdz mums pilnībā savu sirsniņu nodot Tev, kungs, lai Tu varētu, Dievs, nākt tur un ka Tu varētu katru reizi runāt uz mums un ka mēs katru reizi varētu uzņemt Tavu vārdu un saprast to. Dievs, mēs negribam, lai mūsu sirds ir kā viena no tām, par kurām Tu runā, Dievs, ka viena bija kā ceļmala, otra bija kā uz akmenāju, un trešā kā ar ērkšķiem tika salīdzināt. Dievs, mēs negribam, Dievs, ka mēs būtu tādi, kas neko nesaprot, debes Tēvs. Mēs negribam arī būt tādi, kas dziļi nerok, un mēs negribam būt tādi, kas joprojām turpina raizēties un rūpēties par šo pasauli, ko ēdīs, ko ģērbs. Es Tev lūdzu, kungs, lai mūsu sirds ir auglīgas, lai mūsu sirds ir kā zeme mīksta, ka mēs varam uzņemt Tavu vārdu, kas nāk no Tevis, un ka Tavs vārds Kristu auglīgajā zemē, ka mēs būtu tie, kas vārdu dzird un dara, un ka ar to Tu tiktu pagodināts, ka mēs ejam un esam daudz augļus. Dievs, tiešām es lūdzu, kungs, lai mūsu sirds ir kā zeme, lai viņa ir uzrušināta, lai viņa ir tiešām apstrādāta, lai tur nav nezāles, un lai tā ir mīksta, lai tā ir savesta kārtībā, Dievs, lai tur daudz labu sēku krīt šodien iekšā un ka tas tiešām nestu daudz brīnišķīgu augļu, kas Tevi pagodinātu un arī būtu cilvēkiem apkārt par svētību. Dievs, es Tev lūdzu, kungs, lai mūsu sirds ir sakārtot šodien, lai Tu varētu mūs brīnišķīgā veidā lietot. Dievs, sakārto manu sirdi līdz galam. Es Tev lūdzos, Dievs, par katru vienu, kas šeit ir. Un, Dievs, lai tās mūsu sirsniņas ir gan pareizajās attiecībās ar Tevi, gan arī pareizajās attiecībās vienam ar otru, kungs, gan arī pareizajās attiecībās savā aicinājumā, savā kalpošanā, savos pienākumos, Dievs. Tiešām es lūdzos, lai tā ir stipra, lai tā ir nelokāma, ka tā nelocās pretīm visiem vējiem, visām mācībām, bet, Dievs, ka mēs būtu konstanti, ka mēs būtu iekš Tevis, kungs, un ka nekas nevarētu to locīt savam labumam, bet, Dievs, ka Tu to vadītu un ka mēs būtu par svētību. To es Tev lūdzos Jēzus Kristus vārdā, lai tā ir sirds šķīsta, lai tā mūsu sirds ir šķīsta, lai mēs Tevi varam redzēt, Tevi varam dzirdēt un piedzīvot, kungs. Ka Tu varētu daudz un brīnišķīgas lietas darīt mūsu dzīvē un caur mums, un arī šajā draudzē, Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Āmen. Lai Dievs jūs svētī, lai Dievs mums palīdz, stiprina, iedrošina jūs. Un tā kā būsim nomodā par to, kas notiek, ja? Būsim labi dispečeri, ja, kas nesalaiž visu grīstē, bet, tā kā, esiet svētīti, ja. Paldies.